krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās Droši ir zināt. Esiet sveicināti portāla SargsLV veidotajā podcastu sērijā Droši ir zināt. Esmu SargsLV žurnālists Aivars Madris, un šis ir mūsu 7. ieraksts, kas veltīts visaptverošas valsts aizsardzības tēmai. Jaunajā 2023. gadā pieņemtajā valsts aizsardzības koncepcijā definēts, ka Latvijas valsts aizsardzība un neatkarības nosargāšana ir visas sabiedrības kopīga atbildība, kas tiek īstenot no individuālā līdz valstiskajam līmenim. Dzīvē šis princips jau no 2019. gada tiek īstenots kā visaptveroša valsts aizsardzība, kas ir viens no 4 mūsu galvenajiem valsts aizsardzības elementiem – līdzās nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, mūsu dalībai NATO aliansē un starptautiskajai sadarbībai. Šajā ierakstā runāsim ar Jēkabpils novada domas priekšsēdētāju un civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Raivu Ragaini. Sveicināti! Labdien! Kā zināms, Jēkabpils ir savā ziņā unikālā situācijā uz lielākās daļas Latvijas pašvaldību fona, jo tieši Jēkabpilī pagājušā gada sākumā tad izveidojās reāla krīzes situācija, plūdi, un līdz ar to faktiski jums bija par laimi vai par nelaimi tā iespēja šo te civilās aizsardzības plānu arī pārbaudīt dzīvē. Un tad varbūt varat arī jau iesākumā pastāstīt, kādas tad bija tās gūtās mācības, kā tas vispār izpaudās. Jā, kāda bija tā pieredze un cik tas plāns reāli sev labi parādīja tādā faktiskā krīzes situācijā? Nu jā, Jēkabpils pilsēta un Jēkabpils novads jau vairāku 10 gadu garumā ir nodrošināts ar civilās aizsardzības komisiju, kas agrāk bija zem rajona padomēm, pēc tam Krustpils novada pašvaldība pārņēma to savā paspārnē, bet viņa bija apvienotā civilās aizsardzības komisija un strādāja visa tā apkārtējo novadu kopīga komisija. Tajā ir iekļauti gan spēka struktūras, gan palīga struktūras, NMPD un meža dienests un visi pārējie. Ja? Līdz ar to mums šī civilās aizsardzības pati komisija nebija nekāds jaunums, un viņi strādā praktiski katru gadu, jo mums tas plūdu periods ar mazākiem vai lielākiem, bet vienmēr notiek. Protams, ka iepriekšējā gada šie, bīstamie un 40 gadu augstākie ūdens līmeņa sasniegumi bija nopietnas pārbaudījums gan mūsu dambim, gan mūsu pašai pilsētē, un līdz ar to arī civilās aizsardzības komisijai. Jāsaka, ka visi šie aizsardzības plāni parasti sabrūk, ja iestājas tiešām šī krīzes situācija, un tad ir jāskatās uzreiz uz vietas, ko un kā darīt. Un to mēs arī darījām pēc pieredzes un pēc tā, kā mēs to redzam, kā tas atrisinās, bet tā kā iepriekš šie plāni ir principā rakstīti uz mūsu pašu kļūdām un uz mūsu pašu tā kā pieredzes, tad mums nekas ļoti daudz neatšķīrās. Ja? Tad mēs zinājām, kas mums ir jādara, kādā formā jādara. Protams, ir lietas, kas mainās tekoši, jo bīstamības vietas var mainīties, glābjamās vietas var mainīties. Jāpielāgojas konkrētai vietai momentāli. Ja? Bet, tikām galā liekas diezgan normāli. Jāsaka, varbūt dabatai brīdī, varbūt arī pasaudzē. Nu jā, beigās, tā lielākā krīze, tā kā, laikam, pati no sevis tomēr beidzās, paldies Dievam. Jā, bet tur ir jāsaprot, ka cilvēks nevar iemaisīties šajā dabas parādībā. Ja? Līdz ar to mums ir tikai jābūt gataviem un jāspēj adekvāti reaģēt uz to, nevis kaut kādā veidā klausoties no dažādu speciālistu pēdiņās ieteikumiem par ledus kausēšanu un ledlaužiem un ko tik nedzirdēju. Ja, es varētu grāmatu varētu sarakstīt par šiem variantiem. Ko tur piedāvā? Tas ir nopietnas pasākums, jā. Tā kā es domāju, civilās aizsardzības plānu tiešām nevajadzētu paļautos to, kas rakstīts ir uz papīra, viņu vajadzētu iziet praksē kaut vai imitējot. Ja? Tad būtu saprotams, jo bieži vien uz papīra uzrakstot dažādas lietas dabā, tas ir krietni sarežģītāks pasākums, lai panāktu šo lietu sakarību un izpildi.
Nu, bet kas bija tie lielākie izaicinājumi tieši šajā konkrētajā situācijā? Nu, jā, jūs jau pats teicāt, ka plūdi tā ir tā realitāte, ar ko Jēkabpils principā katru gadu var rēķinās vairāk vai mazāk, un tas nozīmē, ka arī plānā noteikti tā bija kā viena no tām realistiskākajām bīstamībām, un noteikti arī tas rīcības plāns arī, jo tur bija atrunāts kaut kāds. Un, kas tad bija tās problēmas? Ja, tad plūdi mums ir no Pļaviņām līdz pat Dignājai, Dunavai, Dvietei mums ir gandrīz katru gadu, bet tās ir vairāk lauku teritorijas. Ja? Tā kā strādājot ar šīm lauku teritorijām, mēs zinām, kur ir jāevakuē, cik ilgi, kas, ko, kā, viss tas uz kurieni un kādas palīdzības vajadzības, kāda komunikācija un viss tas zināms. Pagājušajā gadā atšķirība bija tā, ka viss šis sastrēgums un lielais ūdens līmenis sastājās tieši pilsētā. Ja? Jo pilsētā ir pārgāzne uztaisīta, kas ir uz Sakas salu, kura strādā pie 6.30, mēs to saucam tādu, pamat skaitli, pie kurā šī saplūšana pilsētā varētu sākties, bet tad ir pārgāzne, kas nostrādā un aizvada. Ūdens līmenis. Ūdens līmeni aizvada projām, ja? Bet, ja ledus sastājas līdz šai pārgāznē, tad ūdens vienkārši netiek uz turieni. Ja? Un tad mums iestājas šie 8,79 vai 8,92, kā bija pagājušajā gadā, un tas bija praktiski vietām Dambim gāja pāri. Ja, tā kā tas ir nopietnas pasākums. Un mēs zinājām, ka Dambis spēja augstuma audzīmes nodrošināt, bet tas, kas bija mainīgs, šis siltais laiks, kas nebija ļāvis sasalt Dambim iekšējā struktūrā, un ilgais ūdens līmenis, ko turēja Daugava, tas ir 5 un 6 dienas, izmērcēja šo Dambja struktūru un Dambis sāka brukt. Un tā bija tā bīstamība, uz kuru mēs reaģējām nekavējoties. Arī laimīgas sakritības pēc viens cilvēks gadījās, kurš redzēja, tūlīt pat tika aizsūtīts otrs palīgā novērtēt, tiklīdz novērtēja attālināti pilnībā devo šo informāciju un uzreiz tika dota rīkoties un veikt Dambja stiprināšanu. Un tad ieslēdzās, protams, ķēdīte, kur mēs izziņojām gan vajadzību pēc šiem Big Bag maisiem, lielajiem smilšu maisiem. Mēs izpirkām visus, kuri bija iespējami turpatās uz vietām, un, protams, mums visa Latvija palīdzēja ar šiem maisiem. Tā kā ieslēdzas, tajā brīdī ir jāspēj noreaģēt vienkārši uz kuru pusi tiek vērsta šī darbība. Ja? Tanī brīdī tā bija konkrētā posmā, mēs uz turieni vērtsām, tika evakuēti, tika norobežoti un tādā veidā tika strādāts. Bet jāsaka, cilvēks strādāja neskatoties uz tām dzīvības briesmām, jo Dambis principā... Atceros, tur arī zemesardze pieslēdzas. Jā, mēs, tā kā mums civilajā aizsardzības komisijā atrodas arī zemesardzes pārstāvji, kā es teicu, spēka struktūras policija, pašvaldības policija, NMPD, zemesardze, visi mums tur ir. Tad civilās aizsardzības sēdē nolemjam, kādi ir nākošie darbi, un tiek pieslēgti attiecīgi konkrēti speciālisti, ja, ar savu resursu. Kā jums tā komunikācija ar šiem dienestiem vispār kopumā, kā jūs vērtējat, un arī tajā krīzes situācijā bija veiksmīga, tur kā neradās nekādas šķēršļi? Bija mazliet tas, kas varbūt tās mums lika no sākuma mazliet panervozēti, ir tas, ka, lai piesaistītu zemesardzēju noteiktu apjomu speciālistu un palīgu, ir jāpieprasa vugdam, lai vugds uzraksta iesniegumu. Un tad tas iesniegums tiek ievadīts, apstiprināts. Šeit bija mazliet, kaut arī mums atrodas... Tāds birokrātisks šķērslis. Kaut arī zemesardzes komandieris atrodas mums pie galda. Viņš nevar viens pats šādā veidā. Tur bija šīs niansītes, ja? Bet tiklīdz tas tika sakārtots, tālāk jau viss aizgāja pa sliedēm un komunikācija, kā es teicu, mums ir tāda ikminūtes saziņas WhatsApp grupa, kurā tiek iemesti šie nepieciešamie jautājumi, un tāpat laikā attiecīgi komisijas sēdes notika gandrīz katru dienu, un štābs bija visu laiku uz vietas, ja? Un tad, respektīvi, tur tiek nolemts, un katrs pilda savus uzdevumus. Zemesardze pilda tos uzdevumus, kas viņiem ir uzdots, policija to, kas viņiem uzdots, NMPD savus. Tādā veidā visi pildīja savus un nododot caur vadību šos
mums nebija ar katru tur jārunā, kas kur ko, tikai tāds kontrolas mehānisms, vai viss ir kārtībā. Tā kā es uzskatu, tai brīdī, kad tiek iedarbināts un aiziet viss tas pēc birokrātijas, tad tālāk jau aiziet viss kārtībā. Un kā jums, teiksim, izdevās realizēt to pašu iedzīvotāju apziņošanu, evakuāciju? Tātad, jā, pirmkārt jau tieši sākās mūsu pašu kanāli, kas ir mūsu sociālie tīkli, bet saprotot, ka ne visi ir sociālajos tīklos, protams, mēs pieslēdzām arī televīziju, pieslēdzās, jāsaka, te atkal ir tas, kad tie plūdi bija vienā vietā un pieslēdzās praktiski visi Latvijas mediji, pieslēdzās visi, kuriem, kā saka, nebija bail vai nebija slinkums, un līdz ar to mums tā mediju iedarbība uz visiem iedzīvotājiem bija ļoti pārklājoša. Ja? Tad mēs varējām paziņot visiem. Bet tas ir vairāk bija varbūt tās pieņemams tiem, kas dzīvo attālāk. Ja? Bet visas tās teritorijas, kuras mēs nozīmējam kā bīstamās, kurās bija jāevakuē cilvēki, tur devās gan pašvaldības, gan valsts policija uz katru māju, dodot parakstīties, jā, par to, ka viņiem ir jāizvācas, par to, ka viņiem un ka viņš nes tālāk pats atbildību. Ka viņš ir informēts. Viņš ir informēts, viņam ir jāizvācas un tam. Ja viņš nepamet to māju, tad viņš pats uzņems atbildību par to sekām. Te bija atkal jautājums tajā brīdī, kad mēs tur runājam šīs lietas, tad ir iedzīvotāju grupai, kurai obligāti ir jāpamet. Tie ir bērni, vecāki cilvēki, kuriem ir jāpamet šīs mājas. Un uz vietas, uz to brīdi, par cik tā nekas vēl nebija noticis, bet viņam tā bīstamība bija, tad palika spēcīgākie, kas māju var, piesargāt un sekot arī līdzi. Viņi visi jau bija sagatavojušies un sanesuši, mantas uz otro stāvu. Pārsvarā visur bija mašīnas jau aizdzītas, bērni un vecāki, projām. Tā kā bija, bet mājās lielāko tiesu bija pa kādam palicis, kas sargā savu īpašumu. Tas ir tikai normāli, jo pilnībā veicot šo evakuāciju, droši vien cilvēkiem tā neusticība būtu diezgan, ja, jo nekas nenotiek, it kā kaut kas, bet tad bija vienošanās, vismaz tāda mutiska apziņošana pie šīs apziņošanas, ja jūs dzirdat sirēnu, tad vairs nav variantu. Tad vairs nav variantu, ja, jo, kā ziņoja arī Vugda pārstāvji, tad, ja ir ūdens, tad ir glābšanas iespējas, ja, ir visādi palīgi līdzekļi, bet ja ienāktu šī ledus masa iekšā, dambi pārojot, tad šī iespēja piekļūt vairs. Vispār nav tāda iespēja, jo tas ir ne tikai sevi apdraudot, bet fiziski vienkārši nevarat tikt, jo tā ir putra ar nenormālu spēku un tonnāžu, ja, kura noslaucīta tur visu. Jā, tur nav. Mums palīdzēja armijas amfibijas, kas bija, es atceros, un runājot ar šīs tehnikas vienības komandieri, kuri tiešām mums palīdzēja piegādāt pārtiku tajās vietās, kur mēs nekādīgi netikām, jo Vugts varēja palīdzēt pārbraukt vienā vietā pāri, bet mums tā sala bija sadalīta tā, ka tur tā strauma bija krustu šķērs, un tur vietā tiec otrā nākoši atkal vajag laivu un tam līdzīgi. Un tad amfibija tiešām mums to palīdzēja, un tad viņš arī teica, ka viņiem tas bija ļoti liels izaicinājums, jo ikdienā viņi strādājot ķeguma ūdenskrātuvē, darbojoties, un šeit iebraucot tumsā, un kad pēkšņi tu jūti, kad ar visiem, ar visu jaudu, ko amfībija dod, tu jūti, ka tevi paņem tā ledus trauma un neko, viņš saka, riteņi ķēdes, viņš saka, aizgāja pa gaisu, dzenskruvis nespēja griezt, un viņš domāja, ka attapsies turpat, kur visa ledus masa, bet kaut kurā brīdī paķēra ķēdes un aizgāja. Tā kā tā ir nenormāls spēks, un ja kāds iedomājas, ka tur varētu... pa gaisu, jā, var vienīgi. Jā, bet pa gaisu pilsētā ne pie katra var tur pielidot, tie ir elektrības atkal un vispār. Tā kā tas ir diezgan apgrūtinoši, un ja tie ir veseli un spēcīgi cilvēki, tad ir viens, bet ja tev ir kāds vecāks cilvēks, tad tā ir diezgan nopietna. Jā. Un sakiet, tad tāds rezumē par tieši to plūdu situāciju, vai iezīmējās kaut kādas būtiskas lietas, ko jūs sapratāt, ka tomēr vajadzētu pilnveidot? Vispirms jau pārsteigums bija tas, ka cik iedzīvotāji ieslēdzās, cik visa Latvija ieslēdzās. Bet, kā es teicu, tas ir lokāls tāds
negadījums, ja, kuru tiešām var paspēt pieslēgties. Ja tas būtu plašāk mērogā, tas būtu plašāk, grūti jau, tas būtu paliktu vairāk uz vietējo pleciem. Protams, gan policijas, gan visi NMPD, gan spēka struktūras visi strādāt uz vietas, bet tā būtu daudz grūtāk apziņošana, grūtāka komunikācija, jo nespētu pieslēgties visi mēdīji. Ja? Jo, ja tā problēma būtu, tā būtu krietni lielākā teritorijā. Ja? Līdz ar to ir lietas, par kurām mēs domājam, ja? Un viens no tādām lietām būtu, jāsaka, kad atkal mēs nesaprotam, kāpēc vienā Eiropā ir dažādi tulkoti noteikumi. Ļoti labi zinu, ka Polijā pašvaldībā ir šī šūnu apziņošanas iespēja. Pašvaldības priekšsēdētājs, kurš svētkos var par šo šūnu apziņošanu apsveikt savus iedzīvotājus, tādā veidā vienkārši testējot, kas notiek, kas nenotiek. Ja? Mums šobrīd saka, ka tāda šūnu apziņošana varētu būt, bet neviens mēs ar viņu neesam strādājuši. Iedzīvotāji varbūt pat nesaprot, kas tas tāds ir. Ja? Man ir grūti to atbildēt. Kāpēc tas tā ir? Jo tad, kad es runāju par šo iespēju datu savākšanu, lai šādu varētu teikt, tad teica, ka tā ir datu regulas pārkāpums, un poļi to pašā laikā dara, kaut gan arī viņi ir Eiropas Savienībā. Jā, uz viņiem tas pats attiecas. Tieši tas pats attiecas, bet viņi to dara. Un es gribētu teikt, ka šit arī civilās aizsardzības komisijā vajadzētu būt visu cilvēku datiem, gribi viņu vai negribi. Jā, tad man nevajag tur precējies, neprecējies vai vēl kaut ko, bet man vajadzīgs ir, ja viņš te dzīves vietā dzīvo, tad viņa telefons un saziņas līdzeklis. Un mums šobrīd ir iespējas, piemēram, savu laikrakstu, ko mēs izplatām katru mēnesi caur papīra formātā, ja? Viņu var saņemt arī elektroniskā formātā, bet tikai tad, ja piesakās, jo mēs nedrīkstam sūtīt, mēs nedrīkstam iegūt šos datus un sūtīt, ja viņš nav pieteicies. Tā ir mazliet absurda situācija. Ja? Man vajadzētu būt visam sarakstam, un tanī brīdī, kad ir vajadzīgs, es konkrētam lokam izsūtu šos brīdinājumus uz telefonu, uz e-pastu, dublējot, un plus skatieties televīziju, klausieties tur radio vai skatieties mūsu sociālos tīklus. Tam ir jāstrādā. Un šeit nevajadzētu strādāt datu aizsardzībai. Ja? Jo man nevajag tos datus ne priekš reklāmām, ne priekš pārdošanām vai vēl kaut ko. Man viņus vajag konkrētā bīstamā brīdī. Tas ir tas, ko es domāju, kā pilnveidot un kā izdarīt. Tas, kas mums strādāja šajā lokālajā situācijā arī ar evakuāciju, tas, protams, ir ļoti labi. Daudz smagāk tas būs, ja tas ir lielākā apjomā. Daudz vairāk cilvēku. Jā. Mums tika sadalītas vietas, kur autobus stāv, kur uz autobusu atnāk cilvēki, kuriem vajag, bet tā diezgan lokāla lieta, bet ja tā būtu lielāka, šis jau būtu izaicinājums. Teiksim, ja būtu visa pilsēta jāevakuē. Ja visa pilsēta būtu jāevakuē, tā būtu liela izaicinājums, liela problēma, jo arī NMPD mēs sadalījām uz divām daļām. NMPD vieta, kur viņi atradās, bija bīstamajā zonā, viņa varēja aplūst. Mēs 2 mašīnas novirzījām uz Vugda telpām un 4 mašīnas novirzījām uz otru krastu, kas ir Krustpils pusē, labo krastu, jo tilta esamība ir tikai īslaicīgs brīdis, ja tā ir katastrofa kaut kāda. Ja? Arī ledus masām ejot uz augšu, mēs tur jau sasniedzām tilta apakšu gandrīz. Ja? Tā kā šis ir vēl lielāks izaicinājums, jo tad jāstrādā ar, divām sinhronām vienībām abos krastos, jo tilts var nebūt pieejamams. Ja? Tā kā slimnīca mums ir vienā krastā, NMPD otrā. Tur sākās šis arī tāds interesants jautājums, kas notiktu, ja tilta nebūtu, uz kurieni tad vedam, viena krasta iedzīvotājs jānodrošina otram krastam. Mums ir šī situācija mazliet citādāk varbūt nekā citām pilsētām. Tilti, protams, ir arī citās pilsētās. Jāsaka, ka problēma ir tāda, ka tilti izrādās ir tikai Daugavpilī, viens, Jēkabpilī, viens, un Rīgā. Pārējie ir Hesi. Un Hesi jau ir hidrobūve, kuru kaut kādā, šādā gadījumā viņa tiek uzreiz momentāli aizvērta un pat viņu kustība nevar būt. Ja? Arī pat tiltu iespējams nevar būt. Tas jau ir aizsardzības plānu jautājums. Ja? Bet civilais mums šobrīd tas tilts paredzās.
Jā, viņš mums ir kā asinsrites tur, pilnīgi pirmā artērija. Ja? Un tā kā mums ir ļoti svarīgi saprast, vai viņš tajā brīdī ir braucams vai nav braucams. Jūs jau pieminējāt to militāro aizsardzību, un varbūt tad varam tālāk parunāt par to, vai esat arī šajā ziņā šobrīd tā ir ļoti aktuāla tēma, kā zināms. Daudz ir runāts par patvērtnēm, ja par evakuāciju mēs jau pieminējām, par tām lietām, kas reāli varētu būt nepieciešams, ja kaut kāda militāra apdraudējuma gadījumā, tur ir triecieni no gaisa un tā. Cik jūs esat daudz strādājuši tieši pie šīs jomas? Tā kā... Jā, es nemācēšu teikt par visām pašvaldībām, bet mūsu pašvaldībā ir civilās aizsardzības inženieris, un šobrīd viņš ir civilās aizsardzības un drošības inženieris, kas tieši darbojas tikai ar šiem jautājumiem. Mums ir civilās aizsardzības plāns ar visu pielikumu. Viņš ir sagatavots pilnīgā kontaktā tieši ar zemesardzi, ar aizsardzības spēkiem, respektīvi iziets no šī viedokļa. Ja? Un lielākā problēma mums, protams, ir patversmes. Patversmes mums ir apzinātas arī padomju laika. Šīs patversmes stāvoklis nav iepriecinošs, privātais, aizmūrēts, sakārtots. Tas laikam ir praktiski jebkurā Latvijas pašvaldībā. Tas arī šie pagrabi, viņi nav bijuši kā uzstādījums, ka viņiem ir jābūt pieejamiem jebkurā laikā un jebkādā formā. Līdz ar to viņi ir dažādos veidos aiztaisīti, aizslēgti un viņi ir privāti aizkrāmēti, bet viņi ir privāti īpašums. Tas arī ir jāsaprot, ka tas nav tik vienkārši šobrīd. Nav bijis šī regulējuma, un tā ir problēma. Bet ir vēl viena problēma, ko mēs arī redzam, un ko es jau esmu arī minējis. Mūsu teritorija nav diži liela. Tātad, ja tas ir, skatoties no Ukrainas piemēra, ja tas ir uzlidojums ar Iskanderu, tad tas ir viens laiks, bet tās ir noteikti tur 3-4 minūtes. Ja? Tas nozīmē, ka tiem, kas ir savās mājās, privātajās mājās, noteikti, ka ir iespēja laiks aizskriet uz to pagrabu. Ja cilvēki atrodas kaut kur ārpus savas, tad aizskriet uz kaut kādu patversmi praktiski vairs nav laika. Ja? Tas ir trakākais, līdz ar to šobrīd ir jāskatās, kā nodrošināt patversmes iespējas bērnu dārzi, skolas, slimnīcā ir šie pagrabi. Jā, protams, viņi arī ir jāpiekārto un tam līdzīgi, bet tieši sākot ar šīm iestādēm. Šīs iestādes ir galvenais, jo tikt pie privātā mēs tik ātri netiksim. Visa aizsardzība, visa drošība sākas tieši no sevis. Mums pašiem visiem ir jāsaprot un pie tā ir jāstrādā, ka nepieciešamības gadījumā skatāmies, kur palieku es, mana ģimene. Un tad skatāmies, kas notiek tālāk. Ja mēs zinām, kur tajā brīdī aizejam mēs, tas ir jau krietnes solis savas dzīvības saglabāšanā, un tad tālāk jau iestājas šī 72 stundas, un tas, ko arī visu laiku, publiskajā telpā izskan šie nepieciešamie pasākumu skoļi. Bet pirmais un svarīgākais pašiem saprast, kur iet. Un pie šī tagad būtu jāstrādā. Ja? Mēs arī... Mums atkal sākas tikšanos cikls ar iedzīvotājiem. Mēs katru gadu veicam šādu ciklu, izbraucot pa visu teritoriju. Teritorija mums ir ļoti liela. Mēs esam viens no lielākajiem novadiem teritorijas ziņā. Man liekas, ja nemaldos 3. vai novads. Un, protams, apbraukājot, mēs šobrīd jau būs vēl viens papildus tāds, ja iepriekš mēs tikai stāstījām par budžetu, par iespējām, ko darīsim kā, tad šobrīd ņemsim arī līdzi šo 72 stundu somu un rādīsim precīzi, kas tad tur atrodas un ko tad ar viņu darīt un kāda šī situācija. Respektīvi, tajā visā ieslēgsies civilās aizsardzības inženieris, lai varētu iedzīvotājiem pēc iespējas saprotamāk novirzīt šo domu, kāpēc tas viss ir vajadzīgs. Ja? Kāda vispār ir iedzīvotāja interese tieši jūs novadā? Ir iedzīvotājiem ir interese, viņi ļoti bieži jautā, kur būs šīs patvērtnes un kur mēs skriesim. Šobrīd vienīgā atbilde ir skatoties sev mājās, nekur citur oficiālo patvērtņu nav. Mums nav arī pazemes autostāvvietu, kuras varētu pārveidot. Tā kā šī problēma būs diezgan smaga. Tieši publiskajā telpā ļoti. Jā, un kā jau minējām,
ļoti atkarīgs no attāluma, no tās robežas, kur tad tiek palaistas tās raķetes. Ja viņas ar gradiem vai vēl kaut ko praktiski nav iespējams. Nav iespējams, tas ir tikai jautājums par to, ja kaut kur, lai mēs tiekam paspējam uz savu pagrabu. Tāpēc visiem noteikti būs ieteikums iziet caur saviem pagrabiem, caur savām pagrabu telpām, nolikt tur krēslu, pieņemsim, tur nolikti, tur, lai svece būtu un vismaz kaut kas tur būtu no tiem pirmās nepieciešamības produktiem un dzīvošanai nepieciešamiem, atribūtiem, ja? Un lai cilvēki spētu tikt uz to brīdi. Mums pagrabi nav caursteigām, viņiem nav otras izējas. Tas viss ir ļoti apgrūtinoši. Tur gaiss, ventilācija. Tas vispār nav šobrīd, ja? Bet tā vismaz ir kaut kāda iespējamā drošība, jo, kā mēs redzam, bieži vien tas ir 5. tur stāvs, 4. stāvs, kurš trāpa, tad apakšā vismaz jau ir kaut kas, jo pagrabs jau nepaglābs jūs no tieša trāpījuma, bet paglābs no šķembām un protams, no tādiem stikliem un visapārējā. Tā kā jāspēj cilvēkiem novest to, kad ejam, kārtojam, daram šobrīd patvertne, kas atbilst patvertnes noteikumiem, nav neviena. Mums ir padomju, bet kuras ir nelīdz galam izbūvētas, nepalaistas. Viņas nav eksploatācijā. Viņas ir pilnīgi citos šobrīd pielietojumi. Un sakiet, kā jums vispār ir tā pieredze bijusi līdz šim ar kaut kādām mācībām? Teiksim, es saprotu, ka jūs arī taču droši vien tajos pašos pilskalnos piedalāties, gan jau arī Namējā kopā ar NBS. Jā, mums Namējā mums ir bijuši 2 reizi jau tieši mūsu pilskalns arī tātad darbinieki iet šo apmācību, piedalās šajās mācībās tieši pašvaldības darbinieki. Jā, lai mēs zinātu jau, ko un kā darīties, diezgan laba šī iesaiste ir, diezgan saprotama. Mums jau ir noticis vairākas reizes, jo mēs to apjomu nevaram izlaist caur vienu reizi, bet, kā es minēju, tad šis civilējās aizsardzības speciālists, viņš tieši pie šī strādā, darbojas gan individuāli, gan pa nodaļām un sagatavojot gan šo uzskates materiālus un visu pārējo. Tā kā mēs piedalāmies katrās mācībās, kas ir noteiktas, un arī šogad viņas būs, un jau esam runājuši ar Zemesardzes štāba komandieri par to, kas būs, kā būs. Bet, teiksim, tur arī iezīmēs kaut kādi, tie lielākie izaicinājumi vēl tāpat droši vien apziņošana varētu būt, vai ir kaut kāda vēl specifiskāka? Ja tas ir darba laiks un darba vajadzība, tad tas ir viens stāsts. Ja tas ir ārpus darba laika un jānodrošina šī darbības nepārtrauktība, tas ir atkal cits stāsts, jo tad atkal ir jautājums, kur tiekamies, tad to visu izspēlē. Es šobrīd turpat nevarētu pateikt, katrā reizē mums ir šie izspēles varianti, ko mums būtu jādara, un darbinieki tajos piedalās. Tas, ko mēs jau pirmajās reizēs izcēlām laukā, bija tāds virspusēja pieeja konkrētiem darbiem, kā piemēram evakuācija no attālākiem tur apgabaliem, kā šī gadījumā no Latgales, piemēram, uz Kurzemi, kur man prasās noteikts apjoms transportā viss, un tur uzreiz parādījās jautājumi, kuri nav skatīti un nav risināti kādā veidā. Tāpat es šobrīd neredzu, ka mums vajadzētu pildīt šīs Eiropas direktīvas uz zaļo kursu, jo tas var diezgan bīstami iedragāt mums pašiem arī šo... Jā, tos arī pašvaldības savienības pārstāvs. To es arī pašvaldības savienībā akcentēju, jo es ar to saskāries, tad līdz ar to es nevaru izpildīt daudzas lietas, kuras man šobrīd pēc plāna ir uzliktas. Un tāpēc mums vajadzētu runāt ar Eiropas Savienību pirmkārt par to, ka mēs esam iespējams pietiekoši zaļi, klimata neitrāli jau tagad, jo mūsu, piemēram, Jēkabpils novada platība tur gandrīz 40% ir meži, pieņemsim. Tas ir diezgan nopietnas zaļais piedāvājums priekš tā, ka varbūt tās mums nevajadzētu šajā krīzes situācijā tik daudz iet uz it sevišķi uz šiem lielajiem autobusiem. Es nerunāju par privāto transportu, kas tur, kas varētu būt atbalstāms, jo dažreiz ar viņiem ir vieglāk tikt prom nekā ar degvielas, jo degvielas visas atkal būs, kā saka. Jā, varbūt būs pieejama elektrība, nebūs pieejama degviela. Jā, tā kā tur ir šīs nianses, bet autobusa attālums, ko viņš var veikt, tas ir uzreiz ierobežots. Tā kā es domāju, ka šīm mācībām ir jāiet cauri un arvien
no tām kļūdām ir jāiet arvien dziļāk un dziļāk, lai saprastu reāli tiešām, kur, ko un kā un ko daram, jo pēc visas būtības izspēlējot dažādus šos scenārijus, mēs neredzam, ka mums vispār ir kaut kur ceļi, kur aiziet. Jā. Mums jāpaliek uz vietas, un tas ir arī mūsu vienīgā migrācija, varbūt varētu būt no Latgales puses līdz Kurzemes pusē, ja? Bet arī tur nav teikts, ka, jo tur ir jūra, tur ir šis Suvalku koridors, tā kā Kaļiņingrada, un tā kā arī tur nav šī drošība tādā apjomā, ka tur varētu teikt, ka nekas nenotiek. Ja? Līdz ar to, problēma varētu būt diezgan nopietna, jo mums ir jāspēj pasargāt pēc iespējas lielāks iedzīvotāju skaits, ja gadījumā šāda agresija no kaimiņa notiek, un, kā es teicu, ja tur tās ir 20 minūtes, varbūt tās lidojums, ja, vai varbūt tās tur ir virsskaņas, tur tās raķetes, kuras varbūt vēl ātrāk lidot, tad mums tas ir vispār tie 100 ar kapēkām kilometri, kas mums ir. Tas ļoti niecīgs. Jā, ļoti liecīgs, mēs vienkārši nespējam norēģēt uz to. Tīri tā, protams, sirenas. Mums tiek pilsētā, šīs sirenas tiek ieslēgtas un pārbaudītas pilsētās, kas ir piepilsētas. Kā jūs šobrīd vērtējat tos pārklājumu? Viņš ir pietiekams? Es domāju, ka viņš nav pietiekams, jo atrodoties, zinot, ka ir tas laiks, bieži vien tad dzirdam, bet ir daudzi, kas nav dzirdējuši, zinot pat, kad ir tas laiks. Ja, tas arī no vēja virziena atkarīgs, no spiediena gaisa atkarīgs. Jā, ja tas būs lietus, ja tas būs vēl kaut kas, ja sniegs vispār var nedzirdēt, ja, ir šie dabiskie slāpētāji. Ja. Un, protams, mums ir jāsaprot, kā mēs apziņojam lauku teritorijas. Ja, tās ir ciemi, tur viensētas, kā viņiem dodam šo informāciju, jo viņi bieži vien būs pirmie, kas varbūt šo visu tā kā pilsēta, protams, ir bīstamāka, ja, jo urbanizācija tieši pie šādiem uzbrukumiem droši vien būs pirmais. Ja. Iedzīvotāju blīvums, protams, neslīdzināt lielāks. Jā. Un tā kā, es domāju, ka apziņošana ir pats svarīgākais šobrīd. Ja. Un jāmēģina atrast tie koridori, pa kuriem tad mēs apziņojam un cilvēkam pienāk, jo kā pats pārliecinājos 100 dienas nostrādājot priekšsēdētāja amatā ar saviem kolēģiem, devām pilnu informāciju visos medijos, visos, kur varējām dot, aizejot uz skolu. Viņi saka, kāpēc jūs nevienam neziņojat? Ja? Tad sapratām, ka mums ir jāpieslēdzas arī TikTokos, arī, tad ir, šobrīd vairs nav avīze, ja? Nav tikai televizors, neskatās cilvēki, jaunie neskatās televizoru, viņi nav ieslēguši ziņas nereizi. Ja? Radio arī neklausās, protams. Protams, radio arī viņiem ir iet savi šie straumēšanas rīki dažādi un viss notiek. Tā kā mums jāspēj pieslēgties daudz un dažādi, lai cilvēki vispār dabūtu pieslēgties. Ja? Varbūt neiedodam pilnīgu informāciju, bet iedodam informāciju, ka ir jāpaskatās noteikts kanāls, kurā mēs dosim informāciju. Uz plūdiem tas nostrādāja. No rīta visi bija ieslēguši un skatījās un zvanījās no visām Latvijas malām. Visi iedzīvotāji to vien gaidīja, kad 6 no rīta priekšsēdētājs iedos aktuālo informāciju par to, kas notiek. Un mēs pie tā strādājām. 4 apsekojām visu nakti skatījāmies, kas kur ko notiek, lai no rīta iedot precīzi informāciju. Šeit ir jābūt tam pašam, tikai atšķirība būs tā, ka nepiedalīsies lielie mediji. Ja? Jo tas būs lielā apjomā. Mēs varam bet tad vienalga mēs nonākam pie tā, ka, kā jūs jau minējāt iepriekš, tā šūna apziņošana būtu tas risinājums, kas noteikti būtu jāievieš. Un šie datu aizsardzībai nevajadzētu strādāt tieši uz šo. Ja tie dati tiek izmantoti ne tam mērķim, kam viņi ir vākti, tad es piekrītu, ka tur ir visas iespējas, lai viņi tiktu sodīti. Ja, bet uzskatu civilās aizsardzības vajadzībām vajadzētu būt pilnīgi visiem datiem. Pilnīgi visiem datiem, arī par uzņēmumiem, arī par visu pārējo. Ja, jo šobrīd ieslēdzoties pilsētas glābšanā, mums paši zvanīja uzņēmēji. Mums bija zināmi šī uzņēmēji. Bet jūs jau pašvaldībā vai, teiksim, tā pati vietējā zemesardzes vienībā, tad viņi jau neapkopo šo te informāciju par potenciālu, kas tur uzņēmējiem, tehnika, piemēram, kas varētu būt noderīga, kaut kāda resursa. Jā, bet ja jums šodien ir traktors, viņš ir mums ielikts iekšā kā traktors, viņam ir jābūt kārtībā tajā dienā. Uzņēmēji to nevar prasīt, jā.
Par to ir stāsts. Tāpēc ir jābūt visu Vienīgi, laiku. ja tiek slēgts tas sadarbības līgums. Ja, Arī sadarbības līgums tātad prasa kaut kādu garantijas maksu vai vēl kaut ko. Pieņemsim, jūs viņu remontēt ziemas laikā, vasaras laikā. Viņu jums izdzīta šī smagā tehnika. Mums nospīdēja tas, ka šis bija tāds bezdarba periods, ja, kad visas tehnikas bija uz vietas. Kad viņas nebija aizrautas uz citiem objektiem, nebija prom, līdz ar to mums visi principā uzņēmēji, kas bija pieslēdzās ar visu savu tehniku, un mēs spējām nodrošināt, mums nevajadzēja no malas mums pat traucēt, ja mums bija vēl, gaidīšanas režīmā uzņēmēji, kur gaidīja ar savu tehniku, ja vajadzēs pieslēgsies, un viņiem visiem tika, jo iemest lielu apjomu tehnikas vēl nenozīmē, ka jūs varat izdarīt. Viņa visi ir jākoriģē, jākomandē, jo protams, kādam ar viņu ir jābrauc. Tieši tā, un viņa ir jāregulē. Un mēs dalījām pa posmiem, katram bija piebraucošā iela, apkalpojošā iela, būvdarbu vadītājs, kurš redzēja, kas ir jādara un komandēja, kas un kā jādara. Un tā šīs brigādes strādāja. To nevar tā ielaist tagad ekskavatoru, lai katrs dara, ko grib, buldozeri dara, ko grib. Un tas ir šis jautājums, kas diezgan nopietni mums liek padomāt, tas, ka ir tehnikas apjoms, tajā brīdī būs darbinieks, kas uz tā strādā. Viens jautājums, vai tā tehnika ir darba kārtībā, tajā brīdī ir otrs jautājums, vai ir pieejama degviela, tas ir trešais jautājums. Viss šis ir tāds diezgan nopietnis. Tev var būt vajadzība pēc ļoti lielas tehnikas, kura ir pieejama, un pēkšņi izrādās, ka traileris ir aizgājis ar citu tehniku, un tu nevari pie viņas tikt. Es teiktu tā, ka mums, sakarā ar to, ka pilsētā ir pietiekoši liels apjoms būvnieku, un viss mums tas izdevās ļoti labi. Es pieļauju, ka citās būtu bijis jāslēdz armija klāt ar savu tehniku, bet arī tas prasītu laiku, kamēr atved un vispār. Jā, tas gan tāls, protams. Jā, tāpēc saku, šīs ir tās lietas, piemēram, mums arī valstiski ir izdarīts, es uzskatu, liela kļūda, ka viss autotransporta, respektīvi sabiedriskā pārvadājuma tirgus ir atdots 4 laikam tikai izpildītājiem. Un visi lielie autobusu parki, kas bija pašvaldību īpašums, ar kuriem varēja nodrošināt jebkuru, kā saka, vajadzību, viņi tika likvidēti, pārdoti. Šobrīd, piemēram, mums kā lielai pilsētā ir sabiedriskais transports, kuru nodrošinam pilsētā, bet tas ir 10 autobusu. Ja? Ar tiem nepietiek. Iepriekš mums bija 80, 90 autobusi, šobrīd tas ir samazināts uz krietni mazāku skaitu. Ja? Un tas pats ir tur Cata, piemēram, tur Bauskas, tur, nezinu, Līvā, Jēkabpils autobus par visi viņi, un šobrīd viņus apkalpo pilnīgi sveši, ar kuriem mēs nekā neesam tik labā kontaktā. Ja? Mēs nevaram komandēt svešu uzņēmumu, pat ja mums ar viņiem ir sadarbības līgums, mēs viņus nevaram. Nevaram, jā. Tā ir tā problēma, kas varētu izlīst laukā, kura ir jārisina šodien. Vai ir varbūt vēl kaut kas, teiksim, varbūt no valsts puses, varbūt, ko jūs sagaidat, varbūt arī vairāk kaut kāds norādījums par to, kaut kādām lietām ir iepriekš jau arī no citām pašvaldībām ir izskanējis, ka viņi arī gribētu kaut kāds konkrētāks vadlīnijas, kaut vai, piemēram, par to, cik daudz pārtikas ir jāuzkrāj, kāds rezervis jāveido, vēl kaut kas. Šis ir ļoti bīstams tāds jautājums, uzkrāt pārtikas rezerves, tātad viņām ir jābūt atbilstoši nodrošinātām vietām, kur tas tiktu uzkrāts un kas tā par pārtiku, kādos fasējumos, kādos apjomos, jo viņi ir jādala pēc tam. Ja? Tas pats arī ar degvielu. Civilās aizsardzības vajadzībām varbūt mēs kā pašvaldība varētu izdalīt kaut kādu noteiktu naudas summu un ar viņu operēt un iepirkt kaut kādas noteiktas lietas. Arī degvielu, piemēram, runājot ar kaut kādu uzņēmēju, pie kura varētu glabāties. Bet cik ilgi var glabāties degviela? Viņa arī novadējas, viņiem ir izgarojumi un viss pārējais, un viņa zaudē savu to. Tas nozīmē, ka šie krājumi būtu visu laiku jāatjauna. Viņam, te būtu tas jautājums, ka, piemēram, ja es esmu vienojies, ka tā konkrētā tilpne ir pilna ar degvielu, bet viņš viņu var visu laiku papildinot strādāt ar viņu, ja? Tas būtu normāli. Viņa tiek griezta, bet viņa ir visu laiku pilna. Viņa nevis tik, cik viņam vajag, bet viņa ir pilnā vajadzībā, bet to, ko vajag, viņš visu laiku ņem un pielē. Ja? Tas varētu būt risinājums, jo mums ir šādi uzņēmēji, kuriem ir šīs vietējie, iekšējie, degvielas tvertnes, kuras ir izmantojamas. To varētu vēl nodrošināt, jo x stundā nav teikts, ka mēs tajā degvielas tankā, kas ir publiskais, varēsim pieiet, jo konkrētiem dienestiem ir jāstrādā visu laiku. Ja? To varētu risināt. Tad
Par pārtiku mazliet citādāks. Tur ir jāiestājas jau konkrētai krīzē, lai mēs saprastu, no kurienes kā. Es nestādos priekšā, kur šobrīd varētu konservus, ok, tie ir glabājumi, droši vien kaut kādos pagrabos un tam līdzīgi, bet milti, viņiem uzreiz mitrumi un viss pārējais. Ja? Kaut kādi, tur šīs lietas ir maize arī, tur droši vien to nevar glabāt. Tas ir jāņem šādās lietās, drīzāk jāskatās, kā no konkrētas ražotnes viņu nogādāt un tam līdzīgi. Bet to, ko noteikti vajadzētu spēt, šodien mēs dodam iespēju par dažādām zaļajām naudām likt šos paneļus, saules paneļus, siltināt ēkas, viss. Varbūt tās tad bija jādod iespēja privātmājām par šādiem pašiem līdzekļiem mēģināt sataisīt pagrabus. It kā jau ir tas plāns, ka, saprotu, tajā būvniecības likumā, ka varētu ieviest. Jūs ieliksiet, es te runāju par to, ka valsts ieliks būvniecības likumā, ka katrai jaunai būvei būs jābūt šim pagrabam. Tas ir apstiprināts. Jā, pielāgotam jau attiecīgi. Skatāmies, cik būvē laukos. Pilsētā Rīgā daudz dzīvokļu nami būvējas. Tātad, viņiem būs dārgāki, viņiem būs šie pagrabi apakšā. Mums Jēkabpils pilsētā pa atmodas gadiem no 91. gada nav uzbūvēta neviena jauna māja. Viena ir meloja, viena ir lielā māja, ir uzbūvēta viss. Daudz dzīvokļu mājas netiek būvētas. Privātie šobrīd būvē uz bīstamības tādu brīdi, iespējams, ka tas varētu būt pat neviens nebūvēsies, bet ja būtu šie iespējamie finanšu līdzekļi vai šādi kredīti, ne kredīti, bet šāds atbalsts, tad varētu privātie savu māju pagrabos sakārtot šos pagrabus vai izbūvēt par jaunu šos pagrabus, jo viņiem nav viņu. Ja? Tas varētu būt labs atbalsts. Un, kā minēja Bergmaņa kungs, minēja, ka šis nodrošinājums Somijā ir tieši privātajos. Kuri nodrošina lielāko vajadzību tieši konkrētai pilsētai. Citādāk jau nebūtu iespējams to tik lielu to procentu sasniegt. Nav variantu. Kā es teicu, visur šobrīd ir privāti mājas, arī pagrabi daudz dzīvokļu mājām ir privātie, viņi ir domājamās daļas, katrs savu ir apkalpojis, un viņu pārbūvēt praktiski nav reāli šobrīd. Viņu nav reāli. Tad mēs varam runāt tikai par privāto sektoru. Piemēram, uzskatu, ka tagad atnāk un grib būvēt veikalu, lielveikalu, tad liekam viņam uzbūvēt pazemes autostāvvietu. Nevis virszemes, kur mums principā bieži vien telpas un vietas pietiek, bet liekam uzbūvēt šādu. Tas sadārdzina, bet tas ir glābiņš. Ja? Tās ir šīs situācijas. Un ja viņš uz šādiem pasākumiem var dabūt atbalstu, tad es domāju, ka tas varētu aiziet. Es redzu, ka privātais sektors varētu nodrošināt, kas ir diezgan nopietns, varētu nodrošināt, ja būtu šādi atbalsta pasākumi, ka tur pieņemsim ar noteiktu pārsegumu, jābūt pagrabam, ar noteiktu drošības un gaisa pievadi un viss. Tas ir tikai lietas, kuras maksā diezgan nopietnu naudu, šodien viens to nedarīs. Vienkārši fiziski nevar atļauties, bet ja šis atbalsts būtu, arī ar tiem pašiem paneļiem paskatāmies, cik izdarīja, daudz. Tā. Labi, jā. Skaidrs, ka izaicinājumi ir daudz. Un, es ceru, ka tie paliks tikai mums teorētiskie plānojumi un teorētiskie aprēķini, un varbūt arī šīs patversmes mēs uztaisīsim, bet viņas nekad nebūs nepieciešamas. Es ļoti to ceru un novēlu visiem mums to. Jā, protams. Paldies jums liels, kā atradāt laiku ierasties pie mums. Un, novēlu jums veiksmi, turpmākajos darbos. Jūs skatījāties portāls XLV veidoto podcastu no sērijas Droši ir zināt. Atgādināšu, ka varat mūs klausīties Spotifyā, skatīties YouTube'ā. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajos ierakstos.